Esmu Dace Krieviņa, esmu trenere fitnes klubā Atlētika. Šodien lauzīsim mītu, ka muskuļu sāpes nozīmē to, ka treniņš ir bijis labs. Galvenais ir pakāpenisku princips. Sākam ar mazākām slodzēm un pamazām pārējām uz intensīvākām slodzēm, lai organisms adaptējas un nerodas pārslodze. Muskuļu sāpju galvenais cēlonis ir ievērojama un ilgstoša pienskābes koncentrācijas palielināšanās asins plazmā. Pienskābe nespēja oksidēties, kā arī intensīvu treniņu laikā muskuļos veidojas sīkas mikrotraumas. Sāpes muskuļos norāda to, ka muskuļiem ir nepieciešama atpūta un muskuļu šūnām reģenerācija. Mēs to varam ietekmēt ar sporta kokteļiem, veselīgu uzturu, relaksējošām masāžām, kvalitatīvu miegu. Liels muskuļu sāpes nenozīmē, ka treniņš ir bijis labs. Muskuļu sāpēm ir jābūt patīkamām pēc treniņa. Šis mīts ir arī lausts. Muskuļu sāpes tas nav labi.